Sveiki, mīļie draugi! Priecājos jūs redzēt savā YouTube kanālā Ēģelis with Dr. Jāna, un šodien man ir ļoti svarīga viese, un tik tiešām ļoti tāds svarīgs un nepieciešams ne tikai meitenēm, bet arī puišiem speciālists, uztura speciālists Sandija Šplīta. Sveika, Sandija! Sveiki, Jāna! Paldies, ka uzaicināji! Paldies tev! Man ir jāsaka tā, ka Sandija ir tas cilvēks, kurš ir rezultatīvs uztura speciālists, un tik tiešām tu esi tā feja, kur arī palīdz maniem pacientiem, un tev tiešām ir tā slava, ka tu esi ļoti produktīvs un rezultatīvs uztura speciālists, jā? Kā tev tas izdodās? Sāksim ar to. Kā tu esi atnākusi līdz šim, kad no cilvēki tev ir pateicīgi vienkārši tūkstošiem? Liels paldies par labiem vārdiem. Droši vien tā ir ļoti grūti atbildēt vienā teikumā, bet es strādāju nedaudz savādāk kā citi uzturu speciālisti. Nu, teiksim, ja mēs iznākam no universitātes, mēs visi iznākam ar kaut kādu konkrētu šablonu, kā tad mums būtu jāstrādā. Un tad, protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mums pašiem, cik mēs daudz informāciju lasam, iegūstam, kā mēs to izprotam. Tad es noteikti strādāju un domāju citādāk, kā tad, kad es iznācu no universitātes. Līdz ar to tas viss ir apaudzis ar daudz pētījumiem. Es ļoti daudz lasu par Amerikas pētījumiem, kā strādā Amerikā, Austrālijā, Kanādā, kur viņi jau ir mums gadus 10 priekšā gan ar anti-aging, gan ar uzturu. Līdz ar to tie paradumi, ieteikumi ļoti stipri atšķirās no tā, kas varbūt ir mums tāds klasiski pieņemts, kas varētu pateikt jau ir novecojusi informācija. Līdz ar to šīs metodes, kā mums noteikti svara samazināšana, svara pieaugums vai jebkura cita korekcija, ko mēs varam izdarīt ar uzturu, ļoti atšķirās no tā, kā varbūt to darīt tipiski. Līdz ar to tie rezultāti droši vien arī dēļ tā ir labāki. Fantastiski. Un kāda tad ir tie atšķirīgie pamata vaļi vai pamata punkti, ko varētu pateikt, teiksim, kas ir tevis traktētie zelta tādi paņēmieni, kāpēc arī cilvēki gūst šo rezultātu ilgtermiņā? Pirmkārt, es vienmēr stāstu, ka informācija par uzturu ir ārkārtīgi daudz. Un pie manis atnākot kā pie uzturu speciālista, es saku, lai es visu to izstāstītu, mums vajadzētu sēdēt no 8 rītā līdz 8 vakarā, un varbūt es izstāstītu, un tad varbūt jūs saprastu, bet droši vien viss tā informācija, ko es izstāstītu, jums tik un tā galvā nepalikt, un jūs iziet ārā un būtu it kā liela iedvesma, bet tajā pašā laikā, tā kā ar ko sākt. Tāpēc es vienmēr izstāstu, kad ir forši, ka es salieku plānu, tātad es uztaisu visu tā, kā ideāli būtu jābūt šim cilvēkam, ņemot vērā asins analīzes, ņemot vērā to, kāda ir pieredze līdz šīm, skatāmies arī vielmaiņas izmeklējumus, tātad visu to cilvēku kopumā. Atsevišķos gadījumos arī taisam ģenētisko testu. Un tad mēs saliekam reālu plānu, un šajā procesā tātad mēs mācāmies nevis no teorijas, bet no prakses. Tātad es iedodu uzreiz plānu, izstāstu, mēs tik darīsim šādi, un paralēli arī stāstu, kāpēc es to daru tieši tā. Atbildot uz tavu jautājumu par to, kādas lielākās atšķirības, noteikti tas kaloriju skaitīšana, tas nav mana mīļākā metode, un tas, diemžēl, jau ir diezgan novecojusi metode. Un galvenokārt es tomēr koncentrējos uz makro uzturvielām, tas nozīmē, ka es izskaidroju cilvēkam, kas tad ir tās grupas un produktu, teiksim, atšķirības, jo bieži vien cilvēki vienkārši nesaprot, viņi iedomājas, ka viņiem ir jāuzņem dienā kaloriju daudzums X, un tad viņi pie tā ļoti cenšas pieturēties, taču, diemžēl, pārsvarā šādi jādot ilgtermiņā ir malnutrīcija, organisms nesaņem pietiekami daudz olbaltumvielas, sāks oksidatīvais stress, ceļās tur kortizols un tā tālāk ietekmēs visu organismu sistēmas. It kā jau forši esam kaloriju deficītā, bieži vien arī krītamies svarā, taču bieži vien tie rezultāti nemaz nav tādi, kā cilvēkam gribētos. Tā kā mans uzdevums ir panākt to, lai cilvēks izprot, tā lai tas nebūtu kaut kāda īstermiņa diēta, kur viņš periodu ievēro kaut kādu ļoti striktu plānu, tad viņš tur pēkšņi noraujās un ēda visu pēc kārtas, bet lai viņš iemācās tā dzīvot, jo, kāda jēga atkal kārtējā diēta, uz īstermiņu mēs kaut ko samazinām, mums jāiemācās dzīvot savādāk un izprast, ka var ēst veselīgi, sportot, labi justies, nepieņemties svarā un būt savā labākajā formā, bez tāda reāla stresa un iespringuma par to, ka man tagad jāskatās, cik kalorijas tur ir kaut kādā jogurtā un tā tālāk. Sanāk, ka tomēr kaloriju skaitīšana ikdienā, viņa uzdien stresu? Arī uzdien stresu, taču lielākā, laikam, svarīgākā doma ir par to, ka, dažādas kalorijas, dažādus
dažādus procesus mūsu organismā paveic, tā teikt. Nu, ja pieņemsim, mēs uzņemsim 100 kalorijas ar cepumiem vai uzņemsim 100 kalorijas ar avokādo, un, diemžēl, šīs nav vienas un tās pašas kalorijas. Cilvēki to nevienmēr izprot, bet viņiem mēdz zīmēt šīs glikozes līknes un stāja skaidrot par to, kas notiek tātad ar insulīnu, glikozi, kā viņa ceļās, kurā brīdī ieslēdzās, tā, lai viņš izprastu, ka, diemžēl, šie cepumi mums ļoti strauji pacels glikozes līmeni, ieslēgsies insulīns. Tātad mūsu organisms jau automātiski kaut kādas rezervas sāks veidot, turpretī avokādo, piemēram, šo te glikozi neieslēgs gandrīz nemaz, līdz ar to šis te cikls, kas lielā mērā ietekmē arī svara pieaugumu vai kaut kādu rezervju veidošanos, nemaz nenotiek. Bet es viņiem zīmēju, stāstu un kaut kādā veidā iedodu šo informāciju, lai viņi saprastu, ka, kalorija nav kalorija. Mums ir ļoti liela nozīme, kāda ir kalorija avota, tātad no kādiem produktiem mēs viņus savācam. Un tad es dodu maksimāli daudz informācijas par šiem labajiem produktiem, lai mēs koncentrētos nevis uz kalorijām, bet tieši uz šīm makrouzturvielām. Perfekti. Saki lūdzu, no kā veidojās liekais svars un tauki? Jā. Un tātad manā skatījumā es uzskatu, ka lielākā problēma lielākai daļai cilvēku tomēr ir tas, ka viņi uzturā lieto par daudz ogļhidrātu. Ogļhidrāti, protams, ir garšīgi, viņi visiem mums garšo vai kaut kādā veidā rada tendence vai vēlmi pēc viņiem, un cilvēki parasti iedalās divās grupās - saldumīļi un sāļumīļi, un ir tādi, kam garšo arī abas lietas, gan saldu, gan sāļas, bet kaut kas no ogļhidrātiem mums visiem garšo. Un tad šie ogļhidrāti ir tie, kas lielā mērā ir ērti, viegli pieejami, tātad mēs viņus izvēlamies kā primāro brokastu, pusdienu, bieži vien arī vakariņu variantu, taču ogļhidrātus uzņemt lielā apmērā varam tikai tad, ja mums ir, teiksim, nepietiekams ķermeņa svars un mums ir ļoti izteikti smags darbs ikdienā, tad mēs strādājam tur, celtniecībā vai tur par fitnesa treneri vai, un tātad ļoti daudz enerģijas patērējam fiziski, tad mūsu organisms iespējams var patērēt lielu apjomu ar šiem ogļhidrātiem, bet ja mēs esam neaktīvi un lielākoties pavadam laiku darbā, sēdošs darbs vai tur pārvietojamies ar auto, teiksim, 80% droši vien liela daļa cilvēku tomēr strādā tādu neaktīvāku darbu. Šo milzīgu ogļhidrātu patēriņu viņi nevar iztērēt, un organisms no šiem ogļhidrātiem veido rezervas. Un primārās rezervas organismā mums ir aknās un muskuļos, tas ir glikogēns, cukurs. Tad, kad šīs rezerves ir pilnas, ja viņas ir limitētas, ja mēs varam iedomāties glāzi ar ūdeni, tad, kad šī glāze ar ūdeni ir pilna, un mēs turpinam uzņemt ogļhidrātus, šī glāze līst pāri, un tie ogļhidrāti, ja cukurs, kas līst pāri, organismu pa viņiem veidot augšūnas. Tātad tādā veidā mēs arī pieņemamies svarā. Tātad pārlieku liels ogļhidrātu patēriņš būs numur 1 problēma. Un, protams, arī pārlieku lielais ogļhidrātu patēriņš pārsvarā ir iemesls, kāpēc mēs uzņemam par mazo olbaltumvielu. Tātad numur 2 ir pārāk maz olbaltumvielu. Kā šīs divas lietas izmainot, mums jau ir daļa no atslēgas rokā. Protams, vēl daudz mazi aspekti, našķošanās starp ēdienreizēm, biežas, mazas ēdienreizes noteikti nebūtu mans favorīts, jo tas atkal ir runa par to, ka mēs visu laiku ieslēdzam vielmaiņu. Mums ir tāds vidējais latvietis ēd no 8 līdz 12 reizēm dienā. Katru reizi, kad mēs dzeram kafiju ar pienu, mēs ieslēdzam vielmaiņu, organismam aiziet visi šie glikozes cikli un procesi. Tā kā es vienmēr numur 1 stāstu, ka mēs primāri, ko mēs iemācāmies, mēs pēdam un paņemam pauzi. Mūsu organismu sistēma nav paredzēta visu laiku ēst. Mums nav jāpilina šis. Mīļie draugi, katrs 8. 12. latvietis, kā tu pateici? Es pat nezinu, principā lielākā daļa cilvēku Latvijā ēd 8 līdz 12 reizes dienā. 8 līdz 12 reizes dienā vidējs latvietis ēd kaut ko. Tātad vai pieņemsim mums ēdienreiz, pieņemsim mēs pēdam brokastis, aizbraucam uz darbu, pēc 2 stundām paņemam lati kapučīno, tur kolēģim ir dzimšanas diena, viņš tur atnesis ir vīnogas vai, tagad piedodu veselīgo it kā variantu, it kā auglis. Protams, ka tas atkal ir cukurs, un tādā veidā mēs visu laiku slēdzam iekšā šo glikozes līkni, bet patiesībā mums būtu ļoti svarīgi, ka mēs tomēr pēdam, neatkarīgi no tā, vai mēs izvēlamies ēst brokastis vai neēst brokastis, sauksim to par pirmo ēdienreizi, un tad mēs ņemam pauzi 4-5 stundas, kurās mēs dzeram tikai ūdeni, melnu kafiju, espresso, ūdens, tēju, viss. Tātad neko citu.
Un, tā ir lieta, ko īstenībā var iemācīties diezgan grūti, jo cilvēki ir pieraduši sevi apbalvot, uznāk miegs, tur pie datora, gribās kaut kādu enerģiju, un viņi kaut kādā veidā meklē kaut ko maziņu. Un šis ir tāds svarīgākais. Un tad, protams, ir ļoti būtiski šīs ēdienreizes, kas mums ir ieplānotas, lai viņas ir pēc iespējas pilnvērtīgākas, ko mēs tur liekam iekšā, kādi produkti un kādas grupas tur par pamatu, teiksim, veido to šķīvi vai kastīti līdzi. Un tā. Mīļie draugi, uzrakstiet lūdzu komentārā, cik reizes jūs ikdienā ēdat. Tās ir 3 reizes, tās ir 4 reizes, vai varbūt jūs vispār tikai 1 reizi dienā ēdat. Tad gribētos uzzināt, ar ko ir jāsāk ideālu dienu, ja, piemēram, es gribu samazināt savu svaru. Numur 1, ko mums ir jāsāk, tas, ka mums noteikti diena jāsāk ar olbaltumvielām un labajiem taukiem. Tātad no taukiem mums nav jābaidās, tauki ir forši. Bet, protams, ir jāsaprot, ka ir labie un ir arī netik labie tauki. Tātad, piemēram, ja mēs sēdus pie netik labiem taukiem, mēs varētu pielikt droši vien visu veidu gaļas izstrādājumus, kas tur ir kaut kādi žāvējumi, kūpinājumi un tā tālāk. Dažādi izstrādājumi, pārtiks produktu izstrādājumi, tur dzintara kaut kādi kausētie sieri un tā tālāk. Šie visi jau saturēs diezgan lielu apjomu ar piesātnētajiem taukiem, bet labie tauki mums būs avokādo, tur labās treknās zivis, olas dzeltenums, rieksti, sēkliņas, čijā, tur labās eļļas, viss šis te mums ir labie tauki, no kā mums nav jābaidās. Sviests, jā, bet džī. Jā, džī sviests ir noteikti ļoti labs produkts. Parastais sviests, es drīzāk teiktu, ka būtu pie kategorijas tā kā tomēr mazāk, bet ir jāskatās arī, kāda ir holesterīna rādītāji un ar ko tad mēs vispār sākam šo visu. Atgriežoties pie brokastu versijām, tad noteikti mums ir jāsāk diena ar šīm olbaltumvielām, tad olbaltumvielas ir par pamatu, jo, ja mēs dienu iesāksim ar lielu daudzumu ogļhidrātiem, kas ir biežais produkts, jau plaši apspriestā auzu pāsta putra, nav tas ir, maziem bērniem, jā, ja viņi ir augoši organismi, tur aktīvi sporto, skrien un tā tālāk, pusauģi, kas tur ļoti stiepjās augumā, jā, forši. Varbūt pavisam veci cilvēki, kas jau tur vairāk, nav tik ļoti aktīvi, vai viņiem varbūt negaršo tik daudz lietas, viņi ir izvēlušies tur dažas, un viena no tām ir putra, tad ok. Vai arī ļoti fiziski aktīvi cilvēki, kam ir, iedomāsimies tādi ļoti aktīvi vīrieši, kas vajag ļoti fizisku smagu darbu, un viņam šis ķermeņa masas indeks ir zemāks. Un tad, protams, ok, tā putrījā pārējās visas kategorijas, tātad mēs varam vienoties pārējos visus cilvēkus, principā. Putras brokastīs ir viss sliktākais, ko mēs varam izvēlēties, un tas nebūs forši ne cilvēkiem, kam ir liekais svars, nekam nav, jo patiesībā tas lielais daudzums ogļhidrātiem mums tātad uzšaus augšā glikozi. Mēs jūtīsim tādu pēkšņu enerģiju, visu baigi forši, taču mūsu organisms tik lielu apjomu ar ogļhidrātiem un enerģiju nav spējīgs iztērēt, tā kā lielu daļu no šīs enerģijas mūsu organisms uzreiz uzkrāj taukos, tātad kaut ko mēs jau ieliekam rezervītē, un paiet pāris stundas, pārsvarā 2 līdz 3, mums atkal gribās ēst, jo šo te milzīgo apjomu ar glikozi, insulīns strauji nometīs lejā, un tajā brīdī mēs atkal jūtamies izsalkuši un ejam meklēt, piemēram, kapučīno vai lati. Jā, tad tas ir lielākais iemesls, kāpēc mums veidosies arī liekais svars. Tātad, ja mēs brokastīs izvēlēsimies olas, garneles, izvēlēsimies lēnos ogļhidrātus, kvinoja, amarants, liksim klāt nepiesātinātos taukus, tur, kā jau minēja, avokādo, riekstī, sēklas, protams, dažādi dārzeņi. Tad šis viss šo te glikozi cels ļoti mēreni, un mums nebūs gan šis straujais kāpums, gan straujais kritums, un šis posms no brīža, kad mēs pēdam līdz brīdim, kad mēs atkal gribam ēst, būs garāks, tās būs vismaz 4-5 stundas. Attiecīgi šajā periodā mēs neizjutīsim ne emocionālās svārstības, kas arī ir gan sievietēm, gan vīriešiem ļoti raksturīgs. Tātad šeit mēs varam izvairīties no saucamās emocionālās ēšanas un kompulsīvās pārēšanās, jo mūsu organisms spēs normāli noregulēt arī mūsu emocionālo stāvokli, jo mūsu glikozes līknes tiešā mērā ir saistīts arī mūsu neiroloģisko vai smadzeņu darbību, tātad to, cik
normāli mēs jutīsimies, būs atspūgļojās arī iepriekšējā ēdienreizē. Manas brokastis, tas nozīmē, bija ļoti vērtīgas, jo es esmu apēdusi skrambuldaiks, tātad to kulteni, lāša tartārs, un bija dārziņi, un man bija avokado ar citronu. Izcili. Tagad mums vēl jau ir 3:00, un es vēl joprojām nejūtos ļoti izsalkusi. Perfekti, un iemesls, kāpēc mēs nejūtamies izsalkuši, tāpēc, ka tur bija ļoti daudz olbaltumvielas un ļoti daudz nepiesātinātie tauki. Šādu pārtiku organisms var pārstrādāt ļoti ilgi, tas ir ideāli. Ja pie manis atnāk klients, pateiks šāds brokastis, tad super, lūdzu, katru dienu turpinām tā un viss būs ideāli. Bet kā tad ar mītiem par to, ka tik tiešām ir šis uzskats, kad auzu pārslas, mūslī, auzu cepumi, brokastīs, piens, šis laidīgās sejas. Starp citu, šis viss ir radies ļoti interesanti. Es tā kā papētīju, kur tad ir tas cēlonis tām auzu pārslām. Patiesībā es ļoti ceru, ka es tagad nesamelošos par vēstures faktiem, bet pirms Otrā pasaules kara Amerikā iedzīvotājiem bija ļoti nepietiekams svars. Vīriešiem ir īpaši, un viņus baroja ar auzu pārslām, lai viņi pieņemtos svarā, viņi varētu iestāties dienēt. Tā kā viens no iemesliem, kāpēc parādījās auzu pārslas, lai cilvēki varētu uzņemt ātru, lētu enerģiju, lai viņi būtu pabaroti, teiksim tā, kā mēs izprotam pabarot, tad viņi pieņemtos nedaudz tādā nosacīta veselīgā svarā, un viņi spētu ilgstoši tātad funkcionēt, jo šī pārtika nebojājas, viņi ir viegli paņemt līdzi, tā ir tāda, īstenībā nabadzīga perioda vai tāda sarežģīta, grūta perioda pārtika, kas palīdz pieņemties svarā. Mums patiesībā nav nepieciešams auzu pārslas vai granola vai šis te viss, lai mēs varētu normāli eksistēt. Te atkal nav runa par zīdainīšiem, kas ir pilnīgi cita runa, vai maziem bērniem, tas ir savādāk. Es runāju par pieaugušiem indivīdiem, reti, kuram mums ir nepieciešams tādas reāli bagātīgas. Un, ja mēs runājam arī par uzturvielām auzu pārslās, salīdzinot ar citām putrām, tas varētu būt griķi, piemēram, amarants, kvienoja, čijā, bet tiešām auzu pārslu putra, tā saucamā karaliene veselības, teiksim, bieži vien tiek traktēta tieši uzturviela ziņā. Ja mēs salīdzinām, tad, protams, piemēram, kvinojas vai amaranta vai griķu, pieminēsim vairāk laikam kvinoju un amarantu, viņi satur krietni vairāk olbaltumvielas, līdz ar to arī krietni vairāk šķiedrvielas, tas produkts vienkārši necels tik strauji to glikozes līmeni, organisms viņu ilgāk pārstrādās, un droši vien daudz skatītāji, klausītāji ir dzirdējuši arī par tādu glikēmisko indeksu. Glikēmiskais indeks ir tas, kas nosaka, cik ātri tad no kaut kāda konkrētā produkta mūsu organisms dabūs cukuru, ja cik strauji viņš pacels cukuru līmeni asinīs. Auzu pārslas to cukuru līmenis cels ļoti strauji, un tas īstenībā ļoti ātri pārstrādājās, tas savā ziņā varētu pat pielīdzināms ātriem ogļhidrātam, pilnīgi gluži tajā kategorijā mēs viņu ielikt nevaram, lai man tūlīt tev tur nenoroka, par šo komentāru, protams, ka tas nav frī kartupeļi vai makaroni, taču tomēr viņi nesatur tik daudz šķiedrvielu un tik daudz proteīna, un tāpēc kvinoja to cukuru cels krietni lēnāk. Ja tomēr gribās, es tagad esmu sapratusi par brokastīm, tad sanāk, manas brokastis principā ir ļoti labas un kvalitatīvas, Bet, ja, piemēram, mūsu skatītājiem, dāmām, bieži vien mēs arī, laikam, tev ir tādas dāmas un puiši, kas tomēr grib to saldo. Kā tad pareizi ēst un atļauties arī saldo, lai produktus nedemonizētu, lai mēs tomēr varam arī baudīt šo dzīvi, bet tā, lai tomēr nepieņemtos svarā? Protams, ka var taisīt arī saldās brokastis, bet arī jebkuras olbaltumvielu ēdienas var uztaisīt saldus. Mēs varam pievienot augļus un pievienot dažādus sīrupus, kas, teiksim, ir dabīgie, kas arī uztaisīs šo te brokastu variantu tādu saldāku. Mēs varam droši lietot biespienu, ko var ēst gan saldā, gan sāļā versijā, kas arī būs labs olbaltumvielu avots. Varam lietot dažādus jogurtus, kas ir gan laktozes, gan bez laktozes, ar jauktiņas turečijā sēkliņām, kas atkal būs labās taukskābes, un taisīt viņus saldus, izmantojot, labos, teiksim, avotus, kas būtu augļi ar zemāku glikēmisko indeksu, ogas noteikti, un,
Perfekti. Bet tomēr atgriežoties pie jautājuma par desertiem, snikers, krosāns, ja gribās un tādu riktīgu desertīju, ja, tad kā pareizi viņu apēst tā, lai nepieņemtos svarā? Droši vien pats svarīgākais ir jāsaprot, tā kā bērnībā, daudziem droši vien arī, omītes vecmāmiņas teica, ka vispirms mēs paēdīsim pusdienas un tad to ēdīsim našķīti. Tas patiesībā ir ļoti pareizi, tātad mēs paēdam un tad mēs ēdam pa virsmu šo našķīti, jo ir milzīga starpība, vai mēs ieliekam šo te cukuru tukšā dūšā, tukšā kuņģī, kurā mums ir, piemēram, tikai ūdens vai kafija, vai mēs tomēr esam paēduši un tur iekšā ir olbaltumvielas, šķiedrvielas, dārzeņi, tātad šis te cukura līmenis celsies lēnāk, tātad nekad neēdam saldumus tukšā dūšā. Saldumus mēs ēdam tikai tad, kad mēs esam pēduši, un nestarpēdienreizēm silvinē mēs pēdam, un uzreiz pa virsu varam ēst desertiņu, nevis pēc pusstundas vai pēc stundas, bet pēdam un pa virsu uzreiz ir tad našķis. Mīļie draugi, neaizmirstiet lūdzu parakstīties un uzlikt mums arī laiku, lai mēs arī varētu turpmāk jūs lutināt ar lieliskiem epizodēm. Un man ir tāds jautājums sakarā ar šiem desertiem. Cik ir pieļauts apēst desertus nedēļā? Vidēji, jā, jo tagad, protams, mums dāmas pajautās, bet labi, bet tagad es no rīta apēdīšu pa virsu, pusdienās pa virsu, vakariņās pa virsu, un visticamāk būs ok. Arī īsti nē, atkarīgs droši vien ir no vēlmēm. Es tomēr uzskatu, ka tas cukurs jo mazāk, jo labāk, jo mēs tomēr mācamies ēst pilnvērtīgi, un ja mēs ēdīsim pietiekami daudz olbaltumvielu, tad mūsu organisms to cukuru nemaz tik daudz neprasīs. Plus zarnu mikroflora ir ļoti atbildīga par to, tātad cik mēs daudz cukuru patērējam, jo vairāk mums būs mikroorganismi, iemītnieku, kas dzīvo mūsu zarnās, kas reāli prasa šo cukuru, tātad sūta signālus, hei, mēs neesam pēduši, jo vairāk mums arī gribēsies šo cukuru. Tātad pamainot savus ieradumus, samazinot šo te uzņemto cukuru daudzumu, šīs baktērijas vienkārši aiziet bojā un nomainoties uz citām baktērijām, kas savukārt prasa jau citus produktus. Tad viņas nebūs tik ļoti ieinteresētas prasīt šo našķīti. Bet, ir pārējais periods, 2-3 nedēļas mums ir grūti, bet, patiesībā, mums ir jārdinās ēst to cukuru mazāk, jo visi tie glikācijas procesi, kas notiek, viņi ietekmē slikti gan homocistīnu radītājus, gan mūsu novecošanās procesus, visu, kas būs gan ar mūsu vizuālo tēlu, gan arī mūsu iekšpusi, no abām pusēm. Jā, mēs varam sev apbalvot, baudīt dzīvi, bet ir jāsaprot to, ka, tam ir jābūt ar mēru, un tas tomēr ir pleasure, un tas nav tā, ka tam ir jābūt katru dienu un visu laiku. Saka, lūdzu, es sapratu par brokstīm, kā ir ar pusdienām? Ideālās pusdienas, sandīšu plīts. Jā, ideālās pusdienas. Atkal numur 1 mums olbaltumvielas. Ar olbaltumvielu aizbēgt mēs nevaram. Olbaltumvielas ir numur 1, viņām jābūt visās ēdienreizēs. Protams, ka var būt arī kāda ēdienreize, kas sastāvēs par nepiesātnēm taukiem un šķiedrvielām, un olbaltumvielas būs mazāk, bet tomēr tam ir jābūt kā tādam pamatākmenim, jo olbaltumvielas mums vajag katram vismaz 1,5 līdz pat 2 gramiem uz kilogramu, un ja mēs tā pareiķinām, pieņemsim, droši vien svar 51 kilogramu. Jā, redz, kā uzmanīgi. Tātad jānē dienā būtu jāuzņem vismaz 50 būtu minimums. Tas ir tad, ja Jāna nesportot, bet ja Jāna sportot, tad viņai ir jāuzņem vismaz 100 gramus olbaltumvielu dienā. Lai savāktu 100 gramus olbaltumvielu, tas ir diezgan sarežģīti. Mums ir tā reāli jāpiedomā. Visticamāk, Jāna jau lielu daļu no šīm olbaltumvielām savāc savās brokastīs, kas ir super forši. Bet ja Jāna ēstu brokastī savus pašus putru, tad visticamāk viņi tur savāku tikai 5 gramus ar olbaltumvielām, viņai atlikušie 95 grami būtu jāsavāc pusdienās un vakariņās. Tā kā runājot par pusdienām, par pamatu atkal ir olbaltumvielas, liekam klāt nepiesātinātos taukus, šķiedrvielas, labos lēnos ogļhidrātus, tātad lēnām. Mani mīļākie būs kvinoja, baltā kvinoja, vaibā kvinoja, tad būs griķi. Svarīgi ir nepārvārīt, starp citu, tātad, ja mēs ļoti labi izvāram griķus, viņiem atšķirsies uzturvērtība no tādiem bišķiņ neizvārītiem. Jā, un glikēmiskais indeks. Glikēmiskais indeks ļoti mainās, tātad tie griķi, ko mēs varam nopirkt kādā ēdnīcā, visi ir pārvārīti. Tas ir nav forši. Tātad mums ir jāvēr tādi, ko mēs varētu pateikt, citu varbūt teikt zaļi. Jā, tieši tā. Brūnie, melnie, sarkanie rīsi, tātad visi rīsi, kas ir ar krāsu. Nevis nokrāsoti, bet viņi dabīgi tātad auguši, viņas ir vairāk šķiedrvielas, nerafinēts, tātad nevis basmatī vai kaut kādi tur pulētie, vai kas tagad tur visādi viņiem tie varianti.
Parastie baltie rīsi ir ātrais ogļhidrāts, tas ir no-go. Suši ir našķis. Tas ir pleasure. Deserts. Jā, tas ir deserts, tieši tā. Jā, un lēcas, amarants, un viss. Makaroni. Tumšie, melnie, pilngraudu. Tas ir occasionally. Protams, ka mēs kaut kad varam, nav jau tā, ka tas ir, tas ir nevienmēr, jā. Un tad vienmēr ļoti patīk, jā, elementāri izstāstīt par dārziņiem. 2 grupas, tie, kas aug virs zemes un tie, kas aug zem zemes. Tie dārziņi, kas aug zem zemes, nav slikti, bet viņi satur vairāk cieti, vairāk cukura, vairāk enerģijas, tā vienkāršot sakot, vairāk ogļhidrātus, viņus vairāk mēs ēdam pusdienās, nevis vakariņās. Tā kā, ja mēs izvēlamies ēst bieti, burkānu, saldo kartupeli, occasionally parastos kartupeļus, tad viņi ir pusdienās, nevis vakariņās. Savukārt visi dārziņi, kas aug virs zemes, tur puķkāposti, brokoļi, visi zaļie dārziņi, jā, tad visi, kas principā aug virs zemes, var būt gan pusdienās, gan vakariņās. Un ja mēs ēdam pusdienas un vēlamies samazināt svaru, tad mums ir mazāk piedevas graudaugu, bet vairāk dārziņi, kas aug virs zemes, plus olbaltumvielas un nepiesātinātie tauki. Perfekti. Sapratu. Kā ir ar, teiksim, 5 vakarā, tad, kad tu saproti, ka tu it kā jau pusdienas tev ir bijušas, bet līdz vakariņām laiks vēl nav atnācis, jā? Ko darīt šajā laikā, jo, principā, bieži vien kāds grib kaut ko panašķoties, kaut ko apēst, vai tu varētu kaut kā piekomentēt? Jā. Kā to izdarīt? Tas ir ļoti atkarīgs arī no cilvēka, jo, ir cilvēki, kas nāk pie manis un ēd arī 1 reizi dienā. Arī šādi cilvēki ir, pie tā ir jānonāk, un arī tas ir ok, bet tad iedomājieties, cik viņam būs jāpēt tā porcija. Piemēram, Janai būtu jāpēt tagad tur 100 gramu olbaltumvielas, un uzreiz viņai nolikt, viņai būtu viss tas jāpēt vienkārši tā, ka stundas laikā. Protams, ka tas ir pagrūti. Un Janai ir maziņa, bet ja mums būtu liels, lielāks cilvēks, tad viņiem, protams, šis olbaltumvielu daudzums ir vēl lielāks. Kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka te runa ir par tā ēdienreižu biežumu un to skaitu. Es teiktu, ka ideāli, minimums 3 līdz 4 ēdienreizēm dienā tas ir maksimums. Vairāk ēdienreizes mums nevajag. Tie ir griezti. Atbildot par to uzkodu, jā, starp pusdienām un vakariņām es mēdzu likt uzkodu, kas sadala to dienas pusēm, jo bieži vien tās pusdienas ir tur 12:1, un vakariņas mēdz būt, piemēram, tur 6:30, 7. Pa vidu ir tāds lūzuma punkts, un tad ir tā, ka cilvēks brauc mājās, viņš tur jau sāk meklēt kaut ko mašīnā vai veikalā, tur pa ceļam braucot, kaut ko gribās apēst. Šis variants, lai mēs no tā izvairītos, es parasti tur lieku kaut kādu mazo uzkodu. Tas mēdz būt rieksti, kombinācijā ar vai nu kaut kādu piena produktu, ja cilvēks viņu panes. Es neesmu tur tāds baigais piena produktu fans, un nebūs tā, ka visiem es viņu došu, bet ja garšo, tad varu. Tur, piemēram, lakto, tur bezpiedevu vai kaut kas tāds, vai arī liek kaut kādu augli ar zemāku glikēmisko indeksu. Ļoti svarīgi vienmēr uzsveru, ka mēs vispirms apēdam riekstus, vai apēdam lakto un tikai tad pa virsmu augli, jau secīja, vai arī nozīmē, jā, tad vispirms mēs ieliekam taukus un olbaltumvielas un tikai pa virsmu liekam ātros ogļhidrātus, kas būs auglis vai ogas. Un tad vakarā augļus ogas tā kā nevajadzētu, mēs viņus atstājam līdz 4:00 plus mīnus. Tas ir tad, ja mēs vēlamies samazināt svaru, tad vakarā mēs atstājam vairāk olbaltumvielas, dārziņus, kas aug virs zemes, salātus. Tad sanāk, Sandija, katru vakaru mums, principā, vajadzētu bāzēt savu vakariņas, jā, uz omleti, ar garnelēm zivi, ar salātiem, vai kā labāk? Jā, gaļu un visu, ko tu nosauc, plus gaļa ar salātiem, der arī zupas ar dārziņiem, kas aug virs zemes. Ja mēs taisītu zupas, piemēram, kas atvērt tikai jūras svētas zivis, un mēs liktu dārznīšus, kas aug virs zemes, tas ir ok. Nevajag ļoti iekoncentrēties uz tipiskajām zupām, kas varbūt latviešiem tur ļoti klasiski. Mēs varam pamainīt sastāvdaļas, tas ir ok. Ja mums tur ir laba kaut kāda gaļa, vai labas zivs, vai laba kaut kāds olbaltumvielu avots, un mēs liekam klāt foršas dārznīšus, kas aug virs zemes, tad tas ir ļoti, ļoti forši. Mums nav jāiedomājas, ka tagad viss mums vajag tikai tā, kā ir. Ļaujamies eksperimentēt, pamainīt kaut ko savādāk, tas arī ir garšīgi. Vakarā nav nepieciešams ēst graudaugus, tātad mūsu pieminētie graudaugi no pusdienām vakarā nav vajadzīgi. Īpaši, ja mēs vēlamies mazināt svaru, tas ir vienkārši nav nepieciešams. Kāds ir tavs uzskats, ja mēs runājam par sākta dienu ar smūtijiem?
Tas pats, kas saules pārsta putra. Dietas. Jā, nu, atkarīgs kāds smūtijs, atkarīgs, kas ir iekšā. Tad, ja mēs tur liekam proteīnu, liekam, piemēram, avokādo, spinātus, tur kaut kādu kēlu, sēkliņas, tad tas ir cits stāsts. Ja mēs taisam tipisko smūtiju, tur zemenes, banāns un nezinu, piens, tad, protams, šis smūtijs ir reāli našķis. Tas ir desertiņš. Ar šo sāk dienu tas būs tā kā sablenderēts Snickers. Tad mēs gribam ielikt Snickeru blenderī, pieliet ūdeni, sablenderēt un izdzert, tad tas būs tas pats. Nu, protams, mēs uzņemsim vitamīnus, jā, bet visas šķiedrvielas tiks sašķeltas blenderī, tad to mēs vienkārši izvedam, ķermenis no dievās zarnas uzreiz uzsūks milzīgi apjomu ar glikozi, celsies viss ļoti strauji augšā, pēc stundas gribēsies ēst, jo tas principā vienkārši iztek. Jā, jo tur būs rieksti un būs vismaz kaut kāds manuāls process, kur tas koškājās, nu tā, bet, protams, atkarīgs atkal, ko mēs liekam tajā smūtijā, kā es minēju, jā, jo atkarīgs kādi augļi vai ko mēs liekam, ja tas ir dārzeņu smūtijs, plus tur ir klāt proteīns, tad savādāk, tad ok. Saki, lūdzu, kas ir kaitīgāks figūrai, apēst hamburgeru vai apēst kūku cieliņu? Cieliņu. Kāpēc? Daudz cukurs. Hamburgerā būs tomēr proteīns. Jā, tur būs kaut kāda vienā tāda maziņa bēdīga salāta lapiņā, un tur būs gaļa, kas to proteīnu tā kā bišķiņ noturēs. Un ja mēs pirms tā burgeri vēl varētu pasūtīt salātus zaļos, apēst vispirms salātus, un tad apēst burgeri, tad jau vispār būtu tīri. Jā. Bet cielaviņa salāti tur nepalīdzēs. Cielaviņa ir vienkārši cukura bumba, jā, tur droši vien 70% no tās cielaviņas ir cukurpaka, tā kā mēs varam iztēloties vienkārši cukurpaku, un tad mēs viņu vienkārši apēdam. Kā, saki lūdzu, vai, teiksim, alkohols, prosecco, kokteļi, vai ietekmē svaru? Un, ja ietekmē, tad kā pareizi dzert, ja ir jādzer vai nav jādzer? Kāds vispār tavs, teiksim? No alkohols ar svaru samazināšanu nedraudzējās. Nedraudzējās? Ja mēs gribam samazināt svaru, tad, protams, alkohols jau mazāk, jo retāk, jo labāk. Es tā vienmēr stāstu. Un kā tu ar klientiem sadraudzējies? Mēs sarunājam, ka 2-3 glāzes tur savus pusavus sarkanvīns vai baltvīns, labāk laikam baltvīns būtu ok nedēļā. Baltvīns ir labāks par sarkanu? Nebūs milzīgas starpības. Es vienkārši zinu, ka tas sarkanvīns mazliet ir tā kā savādāk ietekmē to glikozi, tāpēc, tīri teorētiski līdzīgi, baltvīns vai sarkanvīns 2-3 glāzes nedēļā ok. Vēlams nevienā piegājienā. Jā, viss ar burbulīšiem ir nē, arī ļoti garšīgs un ļoti dārgs ir tikai jaunajā gadā un viena glāze simboliski. Jā, tas ir tur bezalkoholiskais, tas neko neietekmē? Arī nebūs vēlam, jo jebkurā gadījumā šie te burbulīši palīdzēs ātrāk to visu nogādāt tur, kur nevajag. Tātad, ja gribās pieņemt, es varētu, tad prosecco šampanietis ir forši, super, varam lietot. Un, protams, tas viss attiecās arī uz kokteļiem. Ja mēs vēlamies alkoholu, tad principā tāds tīrs, labs alkohols būs ok, bet jāskatās, ar ko mēs viņu jaucam. Tad vienmēr ir jautājums, no kā tad ir taisīts kokteils, ja tur pieliet klāt kaut kāda sula vai sīrupi. Visi šie sīrupi ir ļoti cukuroti, un līdz ar to tas cukura apjoms, ko mēs uzņemsim, būs ļoti augsts, kas atkal ir bēdīgi. Un plus atceramies, ka no alkohols ir atkal sablenderētā formā Snickeram, jā, un tātad viņš uzsūksies vēl ātrāk nekā cukurs, ko mēs sekošļājam un apēdam. Tad tas ir arī būtiski. Plus ir jāatcerās tāda lieta, ja mēs lietojam alkoholu, mēs nedrīkstam ēst. Tad vai no alkohols vai no ēdienas, jo viss alkohols un ēdienas kopā pārstrādāties nevar. Tad, kad mēs ēdam, tad mūsu organisms pārstrādā pārtiku, bet ja mēs lietojam alkoholu, viņš primāri nodarbojās ar šī alkohola izvadīšanu, jo tas ir tā kā toksīns, viņš viņu tur akumulē caur aklām, viss tur tas process notiek, un viņam tas ēdiens notiek otrajā plānā, un diemžēl šis te ēdiens viss iet uz glikogēnu rezervēm, līdz ar to uz depo, viņš tā kā viņu nogādā pēc tam ar viņu tikšu galā, bet, mēs jau neviens nesportojam, nav tā, ka mēs iedzeram prosecco, un tad ejam skriet pa maratonu. Tā parasti nenotiek, tas ir tāds kaut kāds, Varbūt jūs tā darat, rakstiet. Varbūt kāds nodarbojas ar kaut kādām citām tur baudām vai priekiem, bet tik un tā ir diezgan ilgstošam procesam jābūt, lai iztērētu to lielo apjomu ar cukuru. Tā kā, ko es ar to gribu teikt, ja mēs lietojam alkoholu, tad mēs neēdam, tad mēs tikai lietojam alkoholu un jaucam viņu ar bezcukuru softdrinkiem, tātad Pellegrino,
citronūdens, saucamais skinny bitch kokteilīši, kas ir tā kā arī iespējams ar citronu laimu. Ja tas ir kaut kāds stiprais alkohols, vai tad pieturamies pie tāda laba vīna. Un lietojam daudz ūdeni. Perfekti. Tik skaistā sievietē, lai būtu kāda tu esi, kādi ir tevi postulāti, tips and tricks no Sandijas Plītes top 5? Wow, labi, top 5. Ļoti sakot līdz makrouzturvielām, tātad olbaltumvielas, mani mīļākie draugi, nepiesātinātie tauki. Noteikti liekam klāt uzturbagātinātāji, regulārs sports, labs miegs. Es nelietoju alkoholu, principā jau varu tā gandrīz jau teikt, nevaru tā, ka pilnīgi, bet, varbūt viena glāze tur simboliski, jā, bet principā tas ir tā lieta, ko noteikti, tā kā nejūtos forši pēc tā. Un, droši vien tāda veselīga attieksme pret to, ko es lieku savā ķermenī, kā es pavadu savu laiku, kā es atpūšos, kā es restartējos, un galvenokārt ir, ļoti svarīga tā degviela, ko mēs lejam sevi iekšā, un saprot to, ka es varu sevi apbalvot, bet tam noteikti nav jābūt visu laiku, un es tomēr ļoti domāju līdzi, tā kā. Sandija, saki lūdzu, kā tu sevi apbalvo? Kā es sevi apbalvoju? Jā, ļoti labs jautājums, nebija gatava. Ja runa par ēdienu, vispār, kā es sevi apbalvoju? Kas tev rada laimes sajūtu? Man laimes sajūta rada ceļojumu biļetes, viņu meklēšanu un plānošanu un tātad kaut kādi jauni galvenais, tas ir forši. Man noteikti sagādā kaut kādi mazie prieciņi, kā jau visām meitenēm, kaut kādas iepirkšanās, tad es cenšos sevi neapbalvot ar ēdienu. Cenšos mainīt šo paternu, kas ir kaut kad droši vien bērnībā mums visiem iemācīts, tu tur esi kaut ko smagu pārvarējis, un tu jau esi pelnījis tur apēst kaut ko garšīgu. Mēģinu to mainīt uz citiem dopamīna avotiem. Sports noteikti. Jā, tas man ir reāli iepriecina visādas aktivitātes. Tur snowboards, viss kaut kas gan ekstrēms, gan tāds mierīgāks un tā. Sirsnīgs tev paldies! Es domāju, ka, mīļie draugi, mēs esam tiešām tik daudz saņēmušas atbildes uz tik aktuālām jautājumiem, un šobrīd mums ir atvērti vairāki noslēpumi, kā izskatīties tā, kā izskatās uzturs speciālists eksperta Sandija Plīte. Paldies, ka tu šodien biji kopā ar mani. Es esmu ļoti tev pateicīga. Paldies, ka uzaicināji. Labi uzzinājām un arī, protams, devi instruments arī meitenēm, kā saglabāt savu figūru. Un cerams, ka mēs vēl tiksimies. Paldies, noteikti tiksimies. Tiekamies, mīļie draugi, jau mūsu nākamās epizodēs. Un, ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet zem šī raidījuma mūsu komentāros.